Un šodien tas ir viens no jautājumiem, ar kuriem cilvēki vēršas pie psihoterapeita, kā izveidot attiecības, kā izveidot labas attiecības un kā izveidot ilgstošas attiecības. Un tad mans jautājums būs, vai tas ir viens un tas pats? Nu jā, es domāju, ilgstošas, stabilas attiecības, tas ir kaut kas cits nekā, piemēram, īstermiņa attiecības. Es domāju, tas varētu būt, piemēram, jauniem cilvēkiem, 20, 25 gadi. Nu, var padraudzēties, pakomunicēt, iegūt pieredzi. Un pamazām nonākt pie tādām ilgstošām, stabilām attiecībām, saprast, ko cilvēks grib. Jā, jo varbūt tiešām aktuālāk 20 gados ir iegūt pieredzi un saprast, ko pats gaida no attiecībām, kādi ir pretējā dzimuma pārstāvi, ko sagaidīt, jā, kāds ir tas iespējamais labākais variants. Un es tagad tieši gribēju turpināt par to iepazīt sevi. Un jūs iesākat, ka tas to jādara, kurā īsti vecumā tas, protams, tā pasaules iepazīšana, tad citu iepazīšanas, sevis iepazīšanas. Kad ir tas pareizais moments labāk sevi iepazīt? Es domāju, jā, es arī uzrakstīju rakstu, un to var lasīt manā mājaslapā, ja, par labu ilgstošu attiecību izveidošanu. Un arī ar Kristīnu mēs pamazām iesim cauri tiem punktiem. Un pirmais tur ir iepazīt sevi. Bet iepazīt sevi tiešām tas ir visa mūža darbs. Jā, vai arī cilvēks var dzīvot visu dzīvi, ejot prom no sevis. Un, viņš vai nu var saprast sevi, vai nu viņš nesaprot sevi. Jā, piemēram, tādi lielie jautājumi ir, vai cilvēks no attiecībām grib saņemt, vai viņš grib dot. Jā. Un bērns, zīdainīts, viņš tikai ņem. Jā, un pēc tam pa drusciņai viņš mācās dot. Jā, un es teiktu, tik ilgi, kamēr cilvēkā pārsvarā ir vēlme ņemt, jā, tādas, tad attiecībās viņš kaut ko ņems, nezinu, sagaidīs no otra, bet viņš neradīs kaut ko jaunu, jā, neradīs pievienoto vērtību. Un, ja runā par ilgstošām, stabilām attiecībām, tad ir jāiemācās dot un vēl kopā radīt. Jā, bet par to sevis saprašanu, tā tad cilvēkam būtu jāsaprot, es vēl gribu ņemt, gribu, lai par mani rūpējas, gribu saņemt atzinību, gribu saņemt novērtējumu. Un ja šis es gribu ņemt sev ir primārais, tad es teiktu tādas ilgstošas, veselīgas attiecības, viņas nevar būt. Jā, vispirms ir jāiemācās parūpēties par sevi. Jā, protams, arī attiecībās var mācīties rūpēties par sevi, bet, piemēram, nevajadzētu radīt bērnu, jā, jo tā būs pārmērīga slodze, būs vēl viens, kas grib ņemt, jā, un tas jaunais tētis vai mamma neizturēs, jā, vai tas tētis aizbēgs, vai bieži ir pēcdzemdību depresija, un arī tā skaitā jaunajiem tētiem. Jā, ir depresija līdz pat medikamentu lietošanai, jo cilvēks nav sapratis, ka viņš vēl nav gatavs, viņš vēl nav
nevar dot, ja, un tāda, ka rodās kāds, kam jādod, viņu tas patērē, ja, viņš izsīkst, viņš sāk iet bojā. Tādēļ, piemēram, tādā aspektā jāsaprot sevi, ko es gribu no attiecībām, ja? Kāds es esmu,